Tu noteikti esi dzirdējis vārdu neirografika, un daži pat iespējams iepazinušies ar šo metodi, bet kas tad īsti tā ir? Neirografika ir transformācijas metode, kā pārveidot pasauli. Tas notiek ar domu, līniju un formu palīdzību. Kā tu jau nojauti, tad vārds neirografika sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir neiro. Tas cēlies no vārda neirons, nervu sistēmas pamatvienība, nervu šūna, kas sastāv no šūnas ķermeņa un izaugumiem, kas vada nervu impulsu. Tās ir kairināmas šūnas, kuras apstrādā un nodod tālāk informāciju. Un otra daļa - grafika. Grafika nozīmē zīmējums, jeb informācijas attēlums grafiskā veidā. Tātad, ja mēs burtiski tulkojam, tad neirografika ir smadzeņu zīmē. Un, ja tā cītīgāk ieskatās, tad bieži vien šie darbi arī atgādina neironu saites. Kā tad strādā neirografika, kas tad mūsu zīmējumos notiek? Mēs cilvēks to uzzīmēsim arī cilvēku, lai vizuāli būtu skaidrs. Tātad cilvēkam apkārt ir dažādi faktori, kas viņu ietekmē kā personību. Tās ir dažādas sociālas grupas, tā var būt ģimene, draugi, radi, skolotāji, kultūra, reliģija un viss kaut kas cits, kas mums apkārt atrodas, un no kā mēs mācāmies, no kā mēs sniedzamies informāciju. Tas viss veido mūsu kā personību. Un bieži vien pieauguša cilvēka dzīvē notiek tāds moments, kad vēlamies kaut ko pamainīt savā dzīvē un iet uz priekšu, kad šī brīža uzstādījumi un skola, šie apstākļi vairs mums nedara, un mēs vēlamies kaut ko pamēģināt. Bet pirms mēs vēlamies kaut ko pamēģināt, tad vizuāli parādīšu, kā izskatās mūsu neironu saite. Tātad šī ir mūsu šī brīža neironu saite, kad mēs esam cieši to nostiprinājuši. Šī neironu saite ir bieza un stingra, jo mēs gadu gadiem esam krājuši šo pieredzi, un šī pieredze ir lieliski, tā ir ļāvusi mums atrasties un sasniegt to, kur mēs esam šajā brīdī. Bet vienā brīdī mēs saprotam, ka pēc šāda scenārija mēs vairs nespējam dzīvot. Un tajā brīdī mēs ar neirografikas palīdzību varam pamainīt šo mūsu neironu saiti. Kad mēs esam nobrieduši, kad mums ir ideja, ka mums ir kaut kas jāmaina, tad mēs mainām mūsu neironu saites. Respektīvi, ar kā visbiežāko piemēru, es varu minēt tēmu finanses. Piemēram, finanšu tēma ir diezgan aktuāla principā visiem. Un, piemēram, šie uzskati, kuriem mēs esam skoloti un kas ir ietekmējis lielā mērā mūsu dzīvi, tie var būt visdažādāki. Piemēram, liela nauda nevar būt strādājot vienā darbā, ka jāstrādā vairākos. Kad centu pie centa nekrāsi, pie eiro netiksi, kad ir jāstrādā vismaz vairākos darbos, lai spētu noturēt šo savu finanšu līmeni un dažādi citi aspekti, kas mūs ir gadu gadiem ietekmējuši. Un kad es saprotu, ka šī domāšana un tas, kas man šobrīd apkārt notiek, neatbilst tam, ko es vēlos, tad mēs ņemam tālāk neirografiku un mainam šo mūsu veco neironu saiti. Kad mēs esam nobrieduši, ka mums ir ideja, ka kaut kas ir jāmaina, tad mūsos parādās jauna neironu saite. Respektīvi, ar zīmējumu palīdzību mēs mainam mūsu neironus, mūsu neironu saites, kas palīdz mums pielāgoties kādai no situācijām, palīdz mums izlausties no šīs mūsu rutīnas. Un, kad mēs zīmējam neirografikas zīmējumus, tad mēs parasti transformējam savu realitāti. Kā tas notiek? Ar zīmējumu palīdzību, ar katru līniju, ko mēs ieliekam zīmējumā, mēs sev spējam mainīt šo neironu reizi. Piemēram, nauda nāk viegli. Viena šī neironu līnija, kad var strādāt no mājām attēlināt, man nav vairs jāiet uz darbu, lai nopelnītu to lielo naudu, kad nav obligāti jāstrādā tās 8 stundas, ir pietiekami, ar 2-3 stundām, lai tiktu pie naudas un spētu izdzīvot. Un ar katru šo domu, šī jaunā līnija mūsos ievelk jaunas neironu savienojumus, neironu saites dažādākās. Un mainās šis mūsu neironu kontūrs. Un kas tad notiek tajā brīdī, kad mēs sākam transformēt, sākam apzināties, ka mums kaut kas dzīvē jāmaina un dodam enerģiju šim mūsu jaunajam zīmēm, jaunajam režim, tad šī vecā neironu saite viņa vienā brīdī kaut kur pārtrūkst. Jo spēcīgāks būs atkārtojums skaits šeit un spēcīgākas emocijas, ko mēs izjūtam, kad iedomājamies to mūsu jauno dzīvi, jauno realitāti, kā tā varētu izskatīties, kā mēs dzīvosim pēc jaunā finansu modeļa. Tad šī vecā neironu saite, kā es jau teicu, trūkst. Un viņai nav citu variantu, kā pielāgoties jaunajai un meklēt jaunus variantus, kā pielāgoties šī brīža situācijai, šī brīža jūsu emocionālam stāvoklim un šim pārmaiņu brīdim. Un, lai šīs neironu jaunās saites labāk iekļautos, tad bieži vien es noteikti esmu redzējuši, ka neirografikā ir nopaļotas līnijas. Un, lai šīs jaunie varianti sāktu strādāt dzīvē, tad tāpat šīs jaunās saites ir jānopaļo. Tā, lai viņas sakļautos vienā veselā tīklā. Un pateicoties šim tīklam jaunajam, mainās arī mūsu uztveri. Kā piemēru bieži vien var teikt, ka piemēram cilvēks atvaļinājumā ir pieradis pirms atvaļinājuma mērot darbu uz ceļu, darbu no mājām uz darbu, un bieži vien pirmajās atvaļinājuma dienās noteikti jūs esat izjutuši tādu nesaprašanu, kad grafiks nedaudz pamainās un jāpierod, kad, piemēram, ilgāk var pagulēt, var atpūsties vai vēl kaut kas notiek. Tas arī pats notiek ar mūsu šīm neironu saitēm, ka gadu gadiem viņās ir gājušas pa vienīgu ceļu, vienīgi uzskatu, un nekas baigi daudz nav mainījies, ka tagad, kad šīs pārmaiņas ir, jāpiepūles, lai iekļautu šo visu mūsu dzīvē. Tāpat šis process notiek ar šo apaļošanas palīdzību. Un, lai jūs saprastu, ka, piemēram, kā šis viss strādā, lai nav tā, ka ir tukša teorija, tad piedāvāju jums arī pamēģināt neironu testu.
Ja jums blakus ir kāds papīra gabaliņš vai materiāls, kā var veikt pierakstus vai pamēģināt, tad droši šajā brīdī varam paņemt viņu un ar jebkuru materiālu, respektīvi pildspalva, zīmolis, flomasters, marķieris, iesaku pamēģināt šo testu. Tātad šajā brīdī jums ir uzdevums nolikt uz lapas kādu punktu un iedomāties virzienu, uz kuru jūs vēlaties novilkt līniju. Piemēram, no šīta punkta šobrīd vēlos novilkt līniju uz leju. Mans uzdevums šajā brīdī ir vilkt uz jebkuru citu virzienu, izņemot uz leju. Un, ja, piemēram, ja man roka tāpatās iet uz leju, tad mans uzdevums, lai šī līnija nav taisna uz leju, bet vismaz par kaut kādiem 30 grādiem pamainās. Un tādā veidā, kad līnija ir novilkta nākamajā punktā, daram to pašu, piemēram, es vēlos uz augšu, tad ņemu pa labi. Un tādā veidā pamēģinām kādas 10 līnijas, pamēģināt savilkt un pastīties, kādas tās sajūtas mūsos rodas. Šobrīd šis zīmējums neizskatās nekas loģisks un nekas baigi saprotams, bet ir jāņem vērā, ka šobrīd mēs izmēģinām sajūtas, kādas rodas, kad mēs šos te mūsu neironu savienojumus nedaudz pamainam un kādas sajūtas tad mums ir realitāte. Respektīvi, mēs vilktu līniju uz taisni uz leju, tad tas būtu mūsu ierastais maršruts, kā tas bija pirmajā A variantā. Tagad, kad mēs nedaudz pamainām šīs līnijas virzienu, mēs jau sākam izjust kaut kādu pretestību, diskomfortu, nesaprašanu. Tad, principā, tas jau ir jaunais variants, kad mums jāpielāgojas jaunai situācijai, jaunai sajūtai un jaunajām iespējām, ko šī te līnija mums sniedz. Respektīvi, mums nākas domāt, kā mums tālāk rīkoties, jo, piemēram, vecais scenārijs, kad vienkārši novilku un dzīvoju tālāk, jau darbojas pavisam savādāk. Un tādā veidā jūs varat pastīties, kādas sajūtas tad jūsos šobrīd rodas. Tas, principā, ir arī neliels testiņš, pirms mēs ķeramies tālāk. Pirms es pastāstu, kas tad ir neirolīnija, un iespējams kādam no jums jau taps arī pirmais neirografikas darbiņš. Un, kad šis tests ir pabeigts, tad piedāvāju paņemt baltu lapu. Tātad ņemam baltu lapu. Un nākamais, ko mēs darīsim, ir pastīsimies, kas tad ir neironu līnija un kāpēc viņa ir tik ļoti svarīga. Tātad neirografikā ir 4 svarīgi elementi. Pateicoties tiem, tiek veidoti visi neirografikas zīmējumi. Šie elementi ir aplis, 3 stūris kvadrāts un neirografiskā līnija. Neirografikas līnija ir līnija, ar kuras palīdzību mēs transformējam mūsu realitāti. Kā jau pirms tam mēs redzējām šajā zīmējumā, šīs arī ir neirografikas līnijas, kas palīdz mums pieņemt jauno situāciju un veido mūsu jauno neironu režģi. Tātad, pateicoties šīm līnijām, mēs varam apvienot visus iepriekš nosauktos elementus vienotā zīmējumā, vienotā schēmā. Un piedāvāju jums šodien pamēģināt, kas tad ir neirografiskā līnija. Tātad neirolīnija ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā un ir tur, kur mēs vismazāk vēlamies to redzēt, līdzīgi kā mūsu testā. Tātad tagad ņemam lapu un izmēģinām neironu līniju. Tātad neirolīnija ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja, piemēram, mēs šo te līniju sadalām vairākos nogriežņos, mēs lieliski redzam, ka šī līnija katrā šajā nogriezienī ir dažāda. Viņa neatkārtojas, viņa ir unikāla. Un bieži vien es šo līniju, kad stāstu savās meistarklasēs, apmācībās vai pat coachingā, tad es stāstu, kad iedomājamies topogrāfisko karti, ka mēs skatāmies un mēs redzam upi. Katrai upei ir savs līkumiņš, savs teicējums, savs straujums, savs dziļums un vispārējais. Tāpat tās arī neirografiskā līnija. Viņa iet tur, kur vismazāk mēs vēlamies to redzēt un neatkārtojas nevienā tās punktā. Protams, līnijas varbūt kaut kādā brīdī var palikt līdzīgas, bet jebkurā gadījumā tās ir tāpatās kā cilvēki, ka mēs katrs esam unikāli, tad arī šīs līnijas ir unikālas un reti, kur sastopams katra līnija ir unikāla. Un tādā veidā piedāvāju jums šodien pamēģināt pazīmēt šīs līnijas. Kārtojas nevienā tās punktā un iet tur, kur vismazāk mēs vēlamies to redzēt. Tāpatās kā mūsu testā. Piemēram, ja jūs vēlaties sākt līniju zīmēt šeit kaut kur, zīmējam līniju un vēlaties pabeigt, piemēram, šajā punktā, tāpatās kā testā mēs ņemam vismaz par kādu grādu uz leju, pabeidzam šo līniju, lai mūsu neironu saitēm, lai mums nākas padomāt, kā es varu pamainīt to, kas man jau ir, lai būtu komfortāk un foršāk. Un pirms tam es teicu, ka tie, kam māc bailes, ka tās līnijas sanāk taisnas vai cilpainas vai tāda sinusoīde, var droši paņemt kādu pogu vai centu un šo te pogu pavizināt pa visu lapu, respektīvi, piemēram, ņemu pogu un ar viņas palīdzību zīmēju šo te līniju. Redzat, šī līnija arī ir oriģināla un, ja neatkārtos nevienā tās punktā, tās varbūt pamēģināšu ar citu krāsu, lai būtu vairāk saprotams, vairāk redzams. Tātad ņemu pogu, nolieku viņu kaut kur lapas malā un tad sāku ar rakstāmo vizināt viņu pa lapu. Šeit jau jūs redzat, ka mums ir sarežģīti izkontrolēt, kur tā poga pa kādu ceļu ies. Mēs vienkārši ļaujamies un sanāk, ka mums jauna neironu līnija. Tādā veidā droši var patrenēties, kas grib saprast, izprast, kādai tā līnija ir, tad droši paņem pogu vai kādu monētu un paspēlēties uz lapas. Un pirms tam es stāstīju, ka svarīgi šīs te līnijas arī nopaļot. Un tā, ka mēs apaļojam šīs te līnijas, tad šīs te līnijas apvienojas vienā kontūrā un, piemēram, ja mēs zinām kādu konkrētu tēmu, tad dot mums dažādas iespējas, kā mūsu tēmu transformēt un iekļaut mūsu reālajā dzīvē. Un tagad es piedāvāju arī pamēģināt jums nopaļot šos te darbiņus. Un šīs gan darbiņš, ko mēs šobrīd skatāmies, būs bez tēmas. Šis ir tāds mācību darbiņš, lai saprastu, kādi procesi un kā tad notiek visa šī te neirografika.
Un, lai saprastu, kā tad notiek apaļošana, tagad parādīšu, ko tad mēs šajā procesā darām. Laikam šajā brīdī ņemšu šo te punktu, kā redzams, šobrīd šeit ir 1, 2, 3, 4, 4 asi stūri. Nu, respektīvi nosacīt asi stūri, jo es teicu vilku uz punktu, viņi vairs tik asi neizskatās. Neirografikas uzdevums ir harmonizēt asos stūrus un ļaut šiem te stūriem savienoties vienotā režģī. Respektīvi, kad šie jaunie režģi rodas arī jauni risinājumi mūsu tēmā, mūsu dzīvē, mūsu ikdienā un visā pārējā, ko mēs ieliekam šajā te zīmēmā. Un respektīvi, ka mums ir šie te 4 asi stūri, tas nozīmē, ka ir kaut kāds potenciālais konflikts, kas šajā situācijā varētu būt. It kā jau ir tas risinājums, kas mums ir iezīmēts, bet viņš nav savienots ar šo te mūsu jauno neironu režģi. Un tātad, kā tad notiek šī apaļošana? Šeit mēs iezīmējam tādus kā puslokus vērstus uz āru. Tātad iezīmējam puslociņus. Šobrīd viņš izskatās tāds kā kaut kas romveidīgs, un lai šīs te visi iekļautos jaunās domas un jaunais neironu kontūrs būtu spēcīgs un iekļaujošs un palīdz transformēt mūsu šo te realitāti, tad šo te rombu mēs arī aizkrāsojam. Šobrīd varbūt ar pildspalvu manā gadījumā nebūs tik labi redzams, bet mūsu uzdevums ir šo te punktu aizkrāsot tā, lai nav šīs te asuma sajūtas. Tad pateicoties tam, ka mēs aizkrāsojam šo te punktu, mēs veidojam jauno neironu kontūru. Tad, ja pirms tam mums bija viens kaut kāds variants, tad tagad mums ir mūsu situācija, piemēram, mēs skatām šo te krustpunktu 4 dažādi risinājumi, 4 dažādas situācijas, kas varētu būt palīdzēt realizēties arī mūsu dzīvē. Un tādā veidā mēs šo te zīmējumu arī visu nopaļojam. Šobrīd, lai iekonomētu laiku, un šis process neaizņemtu pārāk ilgu laiku, tad pastāstīšu, ka šādā veidā jūs noproti visus līnijas, visus asumiņus, kas ir, un tad beigās jums sanāks tāds foršs zīmējums, kad visi asie stūri būs nopaļoti, un orientējoši tas varētu izskatīties kaut kas līdzīgs šim. Šeit ir pišķīt cita tehnika, šeit ir apļu daudz, bet princips tāds, ka jums parādīsies jauns neironu tīkls. Kad jūs būsiet visu nopaļojuši, jums būs tāds patīkams, nesaprotams zīmējums. Bet cik es šajā brīdī neapaļošu, es pastāstīšu, ko mēs darām tālāk. Kad jums būs viss nopaļots, mēs paskatāmies vietu, kur ir visvairāk krustpunktu. Respektīvi, manā gadījumā visvairāk krustpunktu varētu būt kaut kur šeit. Šajā vietā mēs iezīmējam apli ar brīvu roku, jo neirografikā visa informācija tiek nodota no smadzenēm, tiek saņemts impulss pirkstu galiņos, un ar pirkstu galiņiem, respektīvi, šo te visu informāciju mēs noliekam uz mūsu zīmēm. Tātad brīvu roku iezīmējam apli. Tas būs simboliski, ka šajā vietā ir tieši vislielākā mūsu neironu koncentrācija nosacīta, un šajā vietā ir mūsu tēmā kāds risinājums, kas ir svarīgs. Bet, piemēram, ja šodien zīmēm bez tēmas, tad var pastīties par kādas asociācijas, kādas sajūtas, kādas domas jūsos ir, kad jūs šo te apli šajā vietā zīmējat. Un, ja zīmējam apli, tad var pastīties, varbūt ir vēl kāda vieta, kad gribās vairāk nekā vienu apli iezīmēt, droši var pamēģināt, pāreksperimentēt un iezīmēt vairāk nekā vienu apli. Bet atcerieties to, ka mēs iezīmējam apli, mums rodas jauni asumi, jaunas asas, kādas situācijas, kaut kāda iznākuma, tad mūsu uzdevums ir tāpatās, kā pirms tam mēs apaļojam līniju, krustpunktus, tāpatās tagad mēs arī jaunās līnijas ar vecajām līnijām kopā sapludinam un nopaļojam. Kad tas viss būs izdarīts, jūs pēc sajūtām varat arī pastīties, kā jums būs ar krāsiņam. Varbūt būs vēlme iezīmēt šajā zīmējumā ielikt kādu krāsiņu. Ja, piemēram, ja būs vēlme krāsot, tad tūlīt pastāstīšu, kādā veidā tas arī notiek. Tātad, lai krāsotu, mēs varam brīvi izvēlēties kādu krāsu, kas mums patīk, kādas mums ir par roku, tie var būt zīmoļi, flaumasteri, marķieri. Es šobrīd rādīšu ar marķieriem, jo tas tie ir spilgtāki un jums būs vairāk saprotams, kas šajos procesos notiek. Tātad izvēlamies kādu krāsu. Un, piemēram, lai labāk saprotams būs, tad krāsošu apli ar cerību, ka šīs divi rozā toņi baigi nesējies kopā un viss būs skaidri pats saprotams. Tātad ņemu krāsu, kādu, kas jums šajā brīdī ir aktuāli, ko jūs vēlaties, un aizkrāsot šo laukumiņu, kas jūs uzrunā. Vienīgais, ka ir jāatcerās, ka ar vienu krāsu mēs aizkrāsojam vismaz 2-3 krāsu, blakus esošas krāsu laukumiņus. Respektīvi, piemēram, es vēlos šo te rozā krāsu, es vēlos aizkrāsot šo te laukumiņu. Tad man ir jāizvēlās, kur vēl vismaz divus blakus esošus laukumiņus vēl vēlos aizkrāsot, respektīvi, lai būtu tie 3 krāsu laukumiņi. Es aizkrāsoju šo te daļu, nu, un varbūt arī šo te. Šobrīd man ir aizkrāsot 1, 2, 3, 4, 5 krāsu laukumiņi. Un tādā veidā mēs šo te zīmējumu arī aizkrāsojam. Un jūs droši varat šobrīd eksperimentēt gan ar krāsām, gan ar līnijām. Šis ir vienkārši tāds mācību materiāls, lai jūs vairāk iepazītu neirografiku un saprastu, ka nav jābūt māksliniekam, lai pamēģinātu šos te neirografikas principus iekļaut dzīvē. Galvenais ir vēlme pamēģināt, izmēģināt, un tad pārējais jau ar laiku, jo neviens par mākslinieku nekļūst vienā momentā, līdz tam ir jāaug, tāpat arī neirografikā. Pēc pieredzes varu teikt, ka ir daudzi, kas atnāk un saka, ka man nesanāk, ka tur kaut kas nav tā ar tām līnijām, tad par to droši nebēdājiet,
jo ar laiku šīs līnijas, šie zīmējumi kļūst interesantāki, foršāki un mainās arī jūsu rokraksts. Un, jā, tādā veidā mēs aizkrāsojam visu mūsu darbiņu. Un, no manas puses tas šobrīd būs viss. Un piesako droši YouTube kanālam. Tur visdrīzāk tuvākajā laikā būs vēl kādi pamācoši un interesanti video, lai tu spētu izjust šo sajūtu, lai tu spētu transformēt savu realitāti un iepazīt neirografiku no citas skatu punkta, kā varbūt parasti tas notiekās. Un jā, es priecāšos, ja tu atstāsi komentāru vai noliekos šo video un droši piesako man arī sociālajos tīklos. Tiekamies!